Labdien! Miks Miķelsons, man vārds, esmu pārstāvu Latvijas universitāti. Esam pie viena no mūsu universitātes dienestu viesnīcām. Kopumā mums tādas ir vairākas, renovētas, bet šo mēs tādu izvēlējāmies kā varbūt perspektīvāko, jo tā bija pati pirmā tas objekts, ko mēs sākām renovēt. Viņš arī ir vissanākais. Un ar ko šis varbūt objekts bija tāds īpašs, kad viņš bija viens no pirmajiem apvienotās projektēšanas un būvniecības iepirkumiem, kad mēs šeit ieviesām šo te konceptu, kas varbūt pašā sākumā nebija tik populārs, jo tagad tas ir populāri. Tajā laikā mēs vēl īsti nezinājām, kā to darīt, mācījāmies, un attiecīgi, ko mēs šeit darījām, mēs ne tikai siltinājām, bet mēs likām arī atjaunojamos energoresursus, kas ir saules kolektori, kas ražo karsto ūdeni, kas bija tāds arī tam laikam varbūt tāds bija salīdzinoši populārs, bet nebija tāds vēl izdomāts varbūt tās likt uz tādām valsts ēkām kā dienestu viesnīcas. Bija populāri pansionātos, bet šeit mēs to integrējām arī kopā, jo mēs redzējām, ka no visas enerģijas bilances lielāko daļu siltumenerģijas gan arī patērē karstais ūdens, nevis apkura. Tāpēc, kad šeit ir daudz studenti, daudz dušas un visi mazgājās, un attiecīgi, tāpēc mēs redzējām to kā lielu perspektīvu arī tieši karsto ūdeni ražot pašiem. Papildus tam mēs ieviesām arī šīs te piezo pogas, kas bija kā basēnos, kad nospiež un tur 30 sekundes tek karstais ūdens. Arī tas bija tāds jauninājums un diemžēl arī, es varētu teikt tā, pēc 7 gadiem tā ideja sevi šādā vietā ļoti negrib atzīt, jo cilvēki uzskata, ka viņi grib mazgāties daudz brīvāk, daudz vairāk, un tāpēc mums ir arī, tādi darbi daudz ar šīm piezo pogām, ka viņas ir nomainītas daudz, viņas ir salauztas. Tā ir tāda varbūt tāda garozas puse, tā energoefektivitātei. Un kas mums vēl ir attiecīgi, tad ir siltināti gan no jumts, ārsienas, pamati, iespēja robežās mēs arī ieejas mezgls sataisījām, zonu, kur mēs stāvam, asfalts, diemžēl, nav ne mūsu, tā kā mēs to neesam darījuši, tad attiecīgi, varbūt tas tā nedaudz varbūt bojā to skatu, bet, godīgi sakot, šeit viss šī apkārtne lēnā garā pārtop aizvien skaistāk, un es domāju, ka tas ir laika jautājums, ka arī celiņi būs sataisīti un viss būs forši. Jā, un papildus mēs ielikām tam laikam, varbūt atbilstošāks tos risinājumus, tādas lokālas ventilācijas, tādas lūciņas logos, esošos logos, jo mēs logus nemainījām. Jo šeit šīm kojām mēs atstājām esošos logus, jaunajām nākošajām, ko mēs siltinājām, mēs jau viņus mainījām. Bet šeit mēs vēl pieturējāmies pie vecajiem. Līdz ar to tas ir tāds no manas puses viss. Siltumapgādes sistēma tur uzskaita? Tātad siltumapgādi nodrošina Rīgas pilsēta. Tas ir Rīgas siltums, piegādā nodrošina centralizēto siltumapgādi. Un attiecīgi, kā jau minēja, saules kolektori ražo šo te karstu ūdeni sezonā, kad tas ir iespējams. Ziemā viņi nestrādā. Uzskaita ir skaitītāji. Kā ir piekļūstamība? Tieši kam? Vides. Tātad, jā, šis ir arī tāds diezgan sāpīgs jautājums, kad šī infrastruktūra vēsturiski nav tam paredzēta. Projekta nosacījumi jau jaunajās programmās šo vides pieejamību atbalsta un akcentē. Tā laikā tas tāds jautājums netika risināts. Diemžēl es saprotu, ko jūs sakat. Viņas ir atjaunotas, vienkārši tā kā protēzes uzlikts, jo te bija vecās kāpnes vienkārši uzlika virsū, jo tas bija bīstami, jo tās bija flīzes, viņas slīdēja. Jo tas bija, tādas pašas kā Vānsistabā bija liktas, tad labāk ir šādas. Bet arī,
Šī ir publiska būve, šeit ir ļoti daudz studentu, ļoti liela plūsma. Nu, arī jānodrošina drošība, daudz viņas tiek, nu, teiksim tā tautas valodā sālītas, kas arī ir jau remonts noticis atjaunot. Nu, līdz ar to, es domāju, kaut kad jau arī vidas pieejamības jautājums